Čau, čau! Ir ziema, bet video būs no rudens. Un pilnīgi jaunā žanrā video būs par dzīvokļa remontu. Sākām filmēt, bet gāja mums ļoti interesanti ar to filmēšanu. Drīzāk gāja nekādīgi. Kaut ko uzfilmējām, kaut ko neuzfilmējām, kaut kādas fotogrāfijas uztaisījām. Bet sakarā ar to, ka tīri potenciāli varētu būt, ka man priekšā ir vairāki remonti, nezinu, būs, nebūs. Tomēr ļoti gribējās pamēģināt ielikt video šajā žanrā, tieši par remontu, par celtniecības lietām, lai saprastu, vai kaut kas tāds jums varētu interesēt, un vai kaut ko tādu man nākotnē ir vērts filmēt un ar jums dalīties. Jā, un gribēju pateikt lielu paldies visiem, kuri pēc mana lūguma parakstījās uz manu YouTube kanālu. Tas man ļauj attīstīties, tas man ļoti iedvesmo un dot motivāciju filmēt vairāk. Tā kā, ja tu mani skaties, lūdzu paraksties uz manu YouTube kanālu. Aizmirsu iefilmēt, ka dzīvoklis ir īres dzīvoklis un doma plāns ir pēc remonta veikšanas ielikt sludinājumu. Remonta mērķis ir uztaisīt maksimāli lēti, maksimāli ātri, bet tepat laikā arī, lai būtu kaut kāda tam pievienotā vērtība, lai tas remonts būtu ar palikšanu. Un pēc remonta beigām doma ievietot viņu gan uz īri, gan uz tirdzniecību, un kas pirmais izšaus, to arī darīt. Tā kā video beigās arī būs informācija, mums sanāca pārdot, nesanāca, sanāca izīrēt, nesanāca. Tā kā noskaties līdz beigām. Pirmā avārija trubu plīsums notika 11 gadi atpakaļ. Tagad atkārtoti vasarā atkal aplūda dzīvoklis. Šoreiz netik stipri, bet tomēr no karstā ūdens, no tvaikiem atleca visas tapetes, kas bija pēc pirmiem plūdiem kaut kā pielīmētas, mēbeles, dabūja jaunu ūdeni, uzbruka vēl vairāk. Tā kā bildēs vienīgais veselais izskatās toalete, bet tas ir tikai bildē. Sākam ar to, ka ieliekam sludinājumus, ka atdodam visas mēbeles, kas vēl ir lietojamas. Pa lielam savāca visu, kas vairāk vai mazāk vesels ir. Vienīgais nepaņēma šo skapi, kas man likās vienīgais labais, kas tur ir. Шкафчик давай, надо выкинуть. Нет смысла его отдавать. Здесь отключили воду и тут так все. Pēc tam nežēlīgi visu demontējam, noraujam visas tapetes, demontējam laminātu, izjaucam iebūvētos skapjus, kas vēl palicis no padomju laikiem, un visu uz izgāstuvi. Esam izdarījuši pirmo posmu, visu izveduši. Pa lielam paliek vannas istaba, paliek koridors, skrīdes skapis un virtuvē paliek līdz ar leduskapi. Visu pārējo mainam, remontējam, uzlabojam. Kā saprotu, kā vlogs tev pataļ? Kaut kas tāds. Jā. Lai redzētu progresu, kā vies iet uz pārējais. Tā, mums ir tur tālāk. Skatīsimies. Brigadieri. Šoreiz mums piekrita palīdzēt pafilmēt Renārs. Mūsu vecākais komandas biedrs ir Andris, un Arčumu jūs jau esat redzējuši no kempera video. Ja neesat, obligāti apskatieties. Čau! Tā, skatoties, doma ir tāda. Andrijs pastāstīs, kā to darīt.
Kādreiz es tur caurumu izkrituši. Rodman. Rodman, tu kā Rodmans vai MP75. Ruds. Un tāpat ir viss krāsā. Nu šitos te jāsadod mums, ka viņi izspiedīs. Rudeni viņu vajag paslapināt, pagaidīt, jūs to paslapināt un noksīt nost. Lielo devuši pakteluši ar Rodmanu. Šito, kas nāk nost, to jānokas. Nu, ne visu, bet tā, kas ļoti švaki turās. Karnīgas mēs atstājam. Jo savādāk, ja mēs noņemsim nost, baigi nesmuki būs radīt. Kaut kādu, vai Nu, špahtelu. aizšķelcelēs. To pašu Rodmanu es cietimu. Jā. Atstājam, krāsojam vienkārši, visus vienā krāsā. Viņi nokrāsosies, smuki būs. Bet jā, šito skapu, es domāju, mēs atstājam. Iekšpusē atkal kaut ko Paskatīsimies. Laikam vajadzētu. Tur to iekšu nokrāsot. nokrāsot, jā. Izdomās. Atsēdzi. Šitā te sanāk pilnīgi tas pats. Un redz, ka lūk nost kaut kas. To laikam būs jānoņem, Andri, vai ne? Nu, jā, tas nesmukās. Tas ir jātais. Bet nu tur nodarbs tāda liela šitās te tur būs. Jā. Un arī ar rupju vispirms. Kad rupjās izžūs, tad ar finišu pahteli. Nolikināt. Šitā te liksim maliņu, krāsosim baltu krāsu. Nu, cik ir? Artur, tu esi logu meistars. Mainīsi logu vai atstāt? Nē. Nē? Un atkārtām. Pagājās, tam открывается. Деревянная лучшая сама. Ну, только, конечно, эксплуатировать. Это вот долго. Ну так, būs učīsītāk, ja man to plānu. Apdēšanu. A cik ilgāk taisa tos logus? Nu, tur tad ir jāliecina, kas ir Nu, tas ir. lētāk vai ātrāk. Nu, bet tas ir vispār Ātrāk negadīgi. laikam nomaina. Vieglāk. Bet ko mēs, Andrij, šitien varam izdarīt? Ieliekam šeit tos pašus kvadrātus. Kas netīs tie kvadrāti? Nē, nu šitās tās līgstas. Mēs mazgāsim. Tā jau vajag labi, viņas ir tikai ieliec nopēs jaunus plākstus. Tas ir šis atrodums. Un ja mēs vienkārši tos griestus palaistu līdz beigām, būtu vieglāk. Nu. Redzi, viņi būs. Tas jāpēc. Nu jā, bet tas- Nu tos caurums. Nezinu, gāzi atstājam vai elektriku valkam iekšā. Nezinu, par to neko nemāk. Laikam jau vieglāk gāzi atstājam. Tas ir speciālists. Nu viņai ies tad jāatspēj. Protams, ka Kanalizācijas jau trubas jaunās salaistas. Gan ūdens ir mainīgs jau, redz, ka krančīgi salikti, gan nestrādās, nezinu, izrūsējuši vai kas ir. Tur ir atslēgas galā. Griestas vajadzēs uzlikt. Es domāju, reģips uzšūs. cik zemi pasaka. Nu, tā ir šūs. Nu, tā, lai flīzes. Es, kad demontēju, redz, es tur stūros, es, ka flīzi izlūzu un pašā stūros. Un šūs. Nu, respektīvi, vajag, laikam, biku zemāk nekā tās flīzes. To pagriezēm domā? Virs tās saurules jāliek. Nu, varam jau arī zem tā pagrieziena likt. Te jau lamas, tu baid kā tas augstums nav vajadzīgs. Te jau domāšu tās flīzes nemainīt. Viņas ir, protams, vecas, bet... Es nezinu, sliktākajā gadījumā var tās šuvis pakasīt ārā un jaunu šuvotājus ielikt. Tāpēc, ka te ir jau kaut kas pabojājies. Un šitamā gablā redzi nav flīžu.
liekam. Es nezinu, vai nu... Viss jaunas. Nu, ja durvis, tāpēc... Vērtni paši? Pasis kā tas. Paši vērtni tikai. Nu, tas tev jāizdomā. Kas ir vienkāršāk? Jāatstāj šito, tad es nezinu, kur pēc izmēra jāpasūta kādā darbnīcā, lai tieši šitā. Bet mēs atradām tajās reizes maidījām. Mēs vienkārši ņēmām laitās, tāpēc viņas resnājas. Bet tā jau mēs atradām vienu dzīvokli. Tev vajag ieliet rītu, lai būtu līga. Es nezinu, to jāņem nost, vai lejam tur visu betonu. Savienojas. Bet viņš ir pilnībā. Savienojas, tur ir kartofs. Es viņu mēģināju nokasnīt, es nevarēju dabūt. Tas ir. Jautājums ar sienām, ko mēs, nezinu, kaut kādas, arī varbūt krāsojumās tapetes un nokrāsot. Tas ir kartons un kartoni jau. Kamēr mēs ar Andrīti gudri filozofējam, Arčams ar Renāru sāk jau pamazām nesāt pirmo instrumentu, kaut kādus špakteļus, kuri palikuši no citām reizēm. Nu, lai ir ko iesākt. Redzēji, kā viņam aizgāja pa gaisu? Jā, man aizvies stūra. Tad sekojam Andra plānam, mitrinam sienas ar ūdeni, lai dabūtu no mazos tapašu pārpalikumus. Arčams tā kā izmidina šķidrumu, bet Andrīte saka, ka labāk ir ar rullīti, bet kā kuram. Tas otrs šaurās likam. Piepūtīs Andrīte, redz, ko tas ir. Un tas ir pilnīgi vaļā. Jā. Vienkārši citiem tas ieskrūvējamies ir šitiem. Laitais Jasperīts. Mums ir vēl kā nav. Skaties, par šitas tenis. Tu domā visu un... Es gribētu atstāt domāt. Jā, tu esi atstāt. Paralēli tapešu pārpalikumu noņemšanai arī demontējam visu, kas kustās, kaut kādus pakteļus, kaut kādus apmetumu gabaliņus no sienām. Skatāmies uz griestiem, kur kas īsti neturās. Un jāatzīst, ka Andrītim ir taisnība, ar rullīti laikam tas ātrāk iet. Saprotam, ka ar toleti būs grūtāk, jo tā tapete, viņa nevar saprast no kā, un viņa lobās ņemās nost ļoti grūti un lēnām. Tad, kad siena samitrināta un vecā tapete dabūjusi šķidrumu, mitrumu, tad памазām var sākt viņu demontēt. Там много снимется. Ну, снимай. Такое нельзя оставлять. Нельзя? Снимай. Снимай, да. Это мы потом, когда будет клеиться бой, это таки так это сделать. Да. Который потом помыть надо. Esam noņēmuši tapešu pārpalikumus no pirmās istabas un arī visu apmetumu atdalījuši, kas neturās. Ну, валиком будет брызгать во все стороны, но не на стенку. Так, а куры спальня? Jā, Ūdens piekļuva mums ir virtuvē, bet attaisīt krānuņu var tikai toaletē. Vecās karnīzes izdomājām atstāt, jo viņas bija tīri sakarīgas. Vienīgais izdomājām ar akrilu aizpildīt visas šķirbas, gan
uz leju, kas ir gar karnīzu un sienu, gan gar karnīzu un griestiem, jo tur bija tādas 1 milimetru, 2 milimetru šķirbiņas. Vecie meistari aizmirsta to izdarīt. Un rezultāts īstenībā sanāca tīri labs. Pamēcē pirkstu būdentiņā. Ar mitra pirksta novarauts. Mazā pirmā istaba ir noņemts visi tapetes nost, visi pārpalikumi, nokasīti visi, kas laic nost, un visa istabas sienas arī ir nogruntētas. Tā kā pirmais daļiņš ir pabeigts. Meistari klase no Andra, caurumu špaktelēšanā. Špaktelējam mēs par upjo visu ar MP75, tas ir ģipsis. Ģipsis ir mīksts, un tad, kad viņš izkalst visus kaut kādus defektiņus, kā ir par daudz, mēs vēlāk noiesim ar smilšu papīru. Tā kā uz sienām virsū būs tapetes, neko īsti redzēt nevarēs. Tas pēc tam, kad nožūs. Tajās vietās, kur ir iet nost apmetums, tur, protams, arī ņemsim nost, lai nav tā, ka nokāsam visu un vēlāk nozildu. Šitā nāksies piešķirtāt. Tas ir bagāvis. Viss vaļā. Skaties uz lāpstiem šitā. Šito lāpstiņu uzliek uz šitās lāpstiņas. Vismaz tā. Uz griestiem arī nogājām pirmo kārtu ar MP75, bet tā kā griesti krāsosies, tur vēlāk arī noiesim otro kārtu ar smalko špaktu. No vecajiem remontiem bija palikušas krāsas. Izvēlamies tieši šo, jo viņa vienkārši bija palikusi un viņa ir salīdzinoši lēta un sevi parādījām tīri labi dzīvē. Nomainam arī rokturus, bijām iesprūduši dzīvoklī. Viena no visatbildīgākajām lietām ir tapešu izvēle, jo tapešu dzīvokli ir daudz, visas sienas būs ar tapetēm, un ja nošausi garām, arī rezultāts būs slikts. Izvēlamies ar rupju zīmējumu, jo, ja tapetes ir tā kā gludas, visi mazie defektiņi, kas palikuši uz sienu, kaut kādi špakteļa pārpalikumi, viņu grumbiņas būs redzamas, bet ja tapetes ir ar zīmējumu, tādas rupjas, tas lielākā daļa vienkārši noslēgtas. Vienmēr kaut kā bija žēl naudiņas, bet šoreiz arī paķērām kātu. Ar filmēšanu mazliet mums iebremzējās, bet laiks iet, visi iet uz priekšu. Par šo laiciņu paspējām jau uzlīmēt pirmās tapešu loksnes. Lūk, šā tas izskatās. Man jau personīgi ļoti patīk. Paspējām aizšpaktelēt kaut kādus lielos caurumus virs durvīm. Tur reizes 4 špaktelējām, lai viss labi nosēžas. Arī otrā istabā visi caurumi aizšpaktelēti, kaut kādas pirmās tapešu loksnes arī uzlīmētas. Izdomājām līmēt tapetes līdz griestiem, un vēlāk, kad krāsosim, atstāsim tādu 5 cm baltu kantīti. Pa to laiku Artums jau gatavo virtuves sienas. Tehnoloģija pilnīgi tāpat, visu, kas lec nost, kasam nost. Un špaktelēsim ciet, lai var tapetes līmēt visu.
Pa šo laiku paspējām arī nošpaktelēt griestus otro kārtu. Sanāk, ka lielajā istabā nolēmām arī špaktelēt gar logu, kur bija pieskrūvēta aizkaru štanga. Toaletā iet ļoti lēni. Pa lielam vajag pa 3 centimetri kasīt nost un pacītības vienkārši pietrūkt. Tiekam līdz mazajam koridorītim. Тоже снимать? Ну, все, что отвалится, снимаем. Šeit mēs demontējām remonta sākumā iebūvēto skapi. Sanāk, ka šim apmetumam, ko tagad Arcems kasam nost, ir 50 gadi. Viņš vēl ir palicis no mājas celtniecības laika. Lielajā istabā tapetes līmējam līdz karnīzai, tur, kur mēs bijām ar akrilu visu aiztaisījuši. Un drošības pēc pārējām ar otiņu visas maliņas, lai labāk pielītu. Pie logas stūrītī, kur karnīzē bija tāds caurums no aizkaru štangas, vienkārši piepūšam ar putu, uztaisam formu un vēlāk piešpaktelējam. Koridorīti arī izdomājām aplīmēt vienkārši tapetēm, tāpat kā visur. Arcems aizšpaktelēja visus nelīdzinamus. Bija runa, ka viņš maisās. Nu, pastāst uz kameru. Kuras bija, ka es to nedzirdēju? Nu, es negribu uz kameru teikt, kur tu biji tajā dienā. Es nebiju šeit. Nebija. Mums skatu. Jā, vajag elektriski jau. Oi, elektriski, kas atteicā. Pamazām virzamies uz priekšu, apnika lietotu ūdeni, ka vienā vietā jātaisa vaļā, otrā tek. Apskatāmies arī kaut kādas lietiņas, ko vajag vannas istabai, toaletai, un dodamies uz depo veikt nākošos pirkumus. Uz 3 minūtītēm uztaisīsim tādu mazu eksperimentu. Es nekomentēšu, vienkārši kadri no depo. Uzraksti lūdzu komentāros, kā ir labāk, es tomēr komentēju, vai man labāk paklusēt. Mums vajag fleksitāti. Tātad mums vajag to perimetru līsti. Pagaid, nefilmē. Jā. Izrakstiet. To. Tas viss pēc izmēra mašīna ir. Nu, ideāli. Tā kā filmēšana gāja mums diezgan interesanti, tālāk būs sadalīts pa istabām. Esam dalīmējuši lielās istabas tapetes. Protams, kaut kur kaut kas atlīmējās, tur, kur atlīmējās, tur paņemam PVA.
tas ir papīra līme, ne tapešu līme, bet PVA papīra līme. Un ar tādu riktīgu kārtiņu pielīmējam. Radiatorus nokrāsojam ar parasto eļļas krāsu, lai gan tas nav īsti pareizi, bet viņa vienkārši bija viens tāds no nobeiguma štrihiem, kur tapetes savā starpā nav salīmējušās, kur ir kaut kādas šķirbiņas ar nazīti ieliekam to pašu PVA līmi. Un, ja nepieciešams, vienkārši nokrāsojam vēlreiz pa augšu ar krāsu. Šādi izskatās gandrīz pabeigta istaba. Sanāk, uzlīmējām, nokrāsojām tapetes, piešpaktelējām griestus, nokrāsojām griestus, nokrāsojām karnīzes, logs jau šeit bija mainīts, to mēs nemainījām. Tiekam arī līdz grīdas segumam, izvēlamies ieklāt linoleju, ieliekam, izrullējam, lai atstāvas, uzstādam kājalīstas un istaba gatava. Koridoris mums sanāk uz remonta beigām, jo tur pa lielam vajag nokrāsot tikai griestus un sienas, ķeramies klāt logatei. Izdomājām trubas noslēpt ar reģipšu kārbu, no koka uztaisam karkasu, pie kā pieskrūvējam reģipsi, apakšā atstājam lūciņas priekš skaitītājiem. Andris piešpaktelē visus lielos caurumus, vēlāk pārējam arī ar smalko špakteli un vienkārši nokrāsojam sienas. Grīda bija ļoti nelīdzena, varbūt tur kādreiz bija flīzes demontētas vai kas, nezinu, bet vietām tur ir 5 centimetri kritums, vietām 6, vietām 2. Izdomājām, uzliksim vados, piefiksējām vados ar ģipsi un aizliejam ar klonbetonu. Tad, kad betons ir izkaltis, virsū uzliekam vienkārši linoleju, nokrāsojam sienas, ar griestiem uzstādam jaunu podu. Un vēl softclose. Guļam istabā. Lai gan sākotnēji nebiju plānojis mainīt logu, tomēr Arturs mani pārliecināja, ka vajag. Tad pasūtīt no ražotāja tas aizņemtu plus mīnus mēnesi. Tad izdomājām pameklēt lietotu, demontētu. Īstenībā tīri liels piedāvājums ir ar lietotiem logiem, bet pēc vajadzīgā izmēra atradām tikai vienu. Tas logs atradās Balvožos. Sākotnēji likās, ka logu piedāvājums ir ļoti liels, bet atradām mēs tikai vienu. Un arī kādu laiku meklējām virtuvē, lai pamainītu, bet virtuves logu tā arī mēs neatradām. Tā kā tāds secinājums ir, ja tomēr gribat mainīt logus, laikam ar to ir jāsāk, jo vienkārši logu ražošana aizņem laiciņu. Uzstādījām ar Artjumu kameru timelapse režīmā un īstenībā ļoti ātri, viss ļoti labi gāja, nekāda cauruma neizlūza. Vecais logs ļoti labi demontējās, uzstādījām jaunu logu ar palodzi. Dalījumējam tapetes, nokrāsojam radiatoru, uzklājam grīdu un istaba gatava. Skaties, vai tas ir bilde priekš reklāmas varētu likt. Realitātē viss izskatās tā. Bez bilde priekšnesesa principā gatava. Kaut kā tā. Virtuve ar mazo koridorīti. Sašpaktelējām visu mazajā koridorītī, lai var salīmēt jaunas tapetes. Nomēram arī virtuves logu, bet, kā teicu, diemžēl
atrast nesanāk, tā kā paliks viena vecais loks. Izlīmējam pa visu virtuvi tapetes, arī aiz virtuves iekārtas, sākam pamazām krāsot. Mazajā koridorītī izlīmējam, nokrāsojam tapetes, uzliekam arī griestu turpinājumu, lai būtu tāds pats kā virtuvē. Virtuvē izdomājam radiatorus nokrāsot ar fasādes krāsu, vienkārši bija palikusi. Un kopā virtuvīte sanāk šādi. Beigās tur tā sagriezās, ka vajadzēja dienas laikā kaut kādu virtuvīti ielikt, un ielikām arī pagaidu virtuvīti. Nekas tur īpašs nav, bet labāk nekā nekas. Koridorī griesti bija jau no reģipša, pirms mums jau bija uztaisīti, viņus vienkārši nokrāsojam, pārkrāsojam, iestādam atpakaļ lampiņas un ķeramies klāt pie sienām. Ietestējam mazus gabaliņus uz sienām, kā izskatīsies krāsa, kā klājas krāsa. Redzam, ka viss ir labi un nokrāsojam 2 kārtās. Gala rezultātā sanāk šāds koridorītis, ķeramies klāt vannas istabas durvīm un tualetes durvīm, ieskaņojam pēc krāsas pie skapjem. Durvis nopirkām pēc vecās kārbas izmēriem, kārbu mēs nemainījām, tikai pamainījām vērtnes, uzlikām arī jaunus smukus pēc krāsas durvju aplodes. Sākam jau cītīgi kārtoties, tūlīt beigsim mazs video atskaits, kā sanāca. Tā kaut kā. Skaties, vannas istabā šito te arī uztaisījām nišu. Atceries, tur tā nesmuki bija, vai tagad tāda nišiņa tur. Šāds mums sanāca kopējais rezultāts. Ienesām, ievedām kaut kādas mēbeles, kas bija pieejamas. Uztaisījām dažas bildes, priekš reklāmas. Dzīvoklis sanāca samērā gaišs, jo vienkārši sienas ir gaišās krāsās. Un man personīgi vislabāk patika tualete. Kaut kāds tāds sanāca mums remontiņš. Patika, nepatika, iekomentēja. Sanāca, mums nesanāca. Jā, un par izīrēšanu, pārdošanu sanāca tajā dienā, kad mēs ielikām sludinājumu. Mēs ielikām kaut kādos 10 no rīta. Mums dienas laikā bija 6 zvani. Uz vakaru pieteicās 3, kas gribēja apskatīties. Pirmie apskatījās uz īri, pateica, ka padomās. Uzreiz pēc 10 minūtēm bija nākošie uz pirkšanu skatījās, apskatījās, it kā viss patika, bet teica, ka padomās, pārzvanīs vakarā, kamēr otrie skatījās. Pirmie jau paspēja atsūtīt ziņu, ka viņi izīrēja viņu, ka viņi ņem, dzīvos tur. Sanāk, ka kamēr otrie domāja uz iegādi, pirmie jau izīrēja, tā kā mēs viņu izīrējām, bet arī vakarā piezvanīja tie cilvēciņi, kuri gribēja iegādāties un saka, jā, mēs pērkam, bet tā kā plāns bija, kas pirmais piesakās, to arī darīs ar to dzīvokli, tā kā mēs viņu izīrējām. Un trešajam mēs nemaz neparādījām, jo, beļģēdzīgi, jo mēs piezinājām, pateica, ka jau ir realizēts. Tā kā, ja tev patika video par remontiem, par šādu žanru, ieraksti komentārā, kas tieši patika, ko varbūt vajadzētu savādāk izdarīt nākošajā reizē. Un paldies, ka tu mani skaties.